Tā jau ir 4 minūtes pāri 3. Es domāju, ka mēs varam sākt, lai nebūtu, tā teikt, lieki jākavējās šajā nozīmīgajā dienā. Labdien! Visiem mani sauc Linda Robela, un es esmu Latvijas Brīvvārdu Savienības eksperta izglītības un nodarbinātības jautājumos. Šodien vispirms gribētu sākt ar to, kad apsveikt visus vīriešus starptautiskajā vīriešu dienā. Sargāsim mūsu vīriešus, jo viņiem būs arī mums vakar svinējām svētkus. Un vīrieši būs tieši tā, kas aizsargās mūsu dzimteni, tāpēc rūpēsimies par viņiem, jo, kā mēs arī redzēsim arī šodien pēc statistikas datiem, vīrieši nepietiekami tomēr rūpējas par savu veselību, tāpēc palīdzēsim viņiem to darīt viņu vietā. Vēl otra lieta, ko es gribēju pabrīdināt, kad webinārs tiek ierakstīts, un tas, jā, kā mums arī visi webināri mēs arī ierakstam, tā kā, ja kādam būs arī vēlme pēc tam noklausīties, to arī būs iespēja arī darīt. Un es domāju, ka lieki nekavēsimies, sāksim, mums šodien ir 3 prezentētāji, un pirmo es aicinātu tātad Darja Bektere. Tātad Darja Bektere ir Centrālās statistikas pārvaldes sociālās statistikas metodoloģijas daļas vecākā eksperte. Lūdzu, Darja, vārds ir tev, jā, tu nošāroši arī prezentāciju, un tad... Jūs nošārosiet, jā? Prezentāciju? Nē, jūs. Jā, labi. Labdien, kameras šera ekrāna, tūlīt. Tā. Vai ir redzams? Jā, ir redzams, viss kārtībā. Jā, es pārstāvu Centrālo statistikas pārvaldi un stāstīšu par vīriešu veselības statistikas datiem. Pārsvarā dati ir no apsekojumiem, Eiropas Savienības ienākumu un dzīves līmeņa statistikas dati, EU-silka apsekojums, bet arī būs daži dati no oficiāla statistikas portālā, no citām iestādēm, piemēram, no VSA. Tad tālāk, tūlīt. Tā, tad sāksim ar veselības stāvokļa pašvērtējumu. Pēc apsekojuma datiem vecumu no 16 gadiem un vairāk var redzēt, ka vīrieši novērtē savu veselību kopumā labāk nekā sievietes. Vīrieši savu veselību pa 8,4% punktiem novērtē kā labu vai ļoti labu, vairāk nekā sievietes. Tas ir pašvērtējums, tas ir uzskats, kā savu veselības stāvokli redz paši respondenti. Tie nav objektīvi dati, bet skats uz sevi, tā teikt. Tad, ja mēs ejam jau pa vecumiem, dalījumiem pa vecumiem tieši vīriešiem, tad var redzēt, ka jaunieši vecumi no 16 līdz 24 gadiem 86% novērtē savu veselību kā labu vai ļoti labu. Bet vecumam pieaugot, tas pašvērtējums samazinās. Un pirmspensijas vecumā 50 līdz 64 gadiem tas sasniedz tikai 36,3%. Tad, kā ļoti labu vai labu savu veselību pirms pensijas vecumā, novērtē tikai 36,3% no vīriešiem. Ja mēs skatāmies par fizisko aktivitāti darbām, gan vīriešiem, gan sievietēm, tad var redzēt, ka te ir dzimuma atšķirības, kā smago darbu vai liela fiziska piepūli vīrieši veic, no vīriešiem 16,7%, no sievietēm tikai 4%. Bet otrādi stāvos strādā tikai 5,4% no vīriešiem, bet 11,8% no sievietēm. Un tas varētu arī būt skaidrojums ar dzimuma atšķirībām profesijas, jo vīrieši
tiešām vairāk ir tādi smaga darba veicēji, bet sievietes apkalpoja šajā jomā, kur, pieņemsim, kā frīzeris, kur visu dienu ir jāstāv. Tad, ja mēs runājam par fizisku aktivitāti ārpus darba, tad uz jautājumu, vai cik bieži ārpus darba aktivitātēm jūs nodarbojaties ar fiziskām aktivitātēm ārpus darba, kopumā vismaz reizi nedēļā liela dzimuma atšķirību nav. Jo vismaz reizi nedēļā 45% vīriešu un 45,6% sieviešu nodarbojas. Bet, ja mēs skatāmies tādus biežāku skalu, kad vismaz vienreiz dienā, tad te jau ir atšķirības, ka vismaz reizi dienā tikai 10,8% vīriešu nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, bet 14,4% sieviešu, kas jau ir vairāk. Un pavisam nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm 45% gan sieviešu, gan vīriešu. Tā nedaudz pieskaršos arī alkohola un tabakas lietošanai. Zinu, ka tas ir SPKC dati, bet arī mūsu apsekojumos parādās jautājumi par smēķēšanas biežumu un alkohola lietošanu. Te galvenā atziņa, ka 31% vīriešu ir ikdienas smēķētāji, bet sieviešu ir 3 reizes mazāk, ap 10%. Ikdienas smēķētājiem. Līdzīgi dati ir arī alkohola lietošanai. Tālāk par darba nespējas lapam. Tie ir VSA dati. Sadalījums, cik no katra iemesla slimības lapu izsniegšanai ir vīriešiem, cik ir sievietēm. Un te var redzēt arī lielas dzimuma atšķirības, kā slima bērna kopšana vairāk, protams, 66,7% saņem sievietes, arī arotslimības, kā slimības lapas izsniegšanas cēlonis vairāk ir sievietēm, arī vispārējas saslimšanas, tomēr vēl vairāk sievietēm, bet ceļu satiksmes negadījums, nelaimes gadījums darbā, tuberkuloze un citi cēloņi, tur ir vairāk vīriešu, kas saņem slimības pabalstus ar šādiem iemesliem. Tā. Par arotslimībām arī nedaudz pieskaršos. Nav mūsu dati, nav centrāla statistikas pārvaldes dati, bet valsts darba inspekcijas dati. Te var redzēt, ka, ja mēs salīdzinām divus pieejamus pēdējos gados, 21. un 22. nedaudz samazinās pirmreizē apstiprināto arotslimnieku skaits, un var redzēt, ka vīrieši ir 2 reizes mazāk pirmreizē apstiprināto arotslimnieku nekā sievietēm. Un visbiežākais iemesls arotslimībām bija kaparālā kanāla sindroms un skeleta muskuļu sistēmas slimības traucējumi, kas ir saistītas ar tādu faktoru ietekmi kā piespiedu poze, vienveidīgas monotonas kustības, fiziska pārslodze, tādi iemesli arotslimību. Tā. Bet atgriežoties atpakaļ pie pašvērtējuma, no apsekojuma datiem, kā respondenti tika jautāts, vai viņam ir kaut kādas veselības problēmas, kas pēdējos 6 mēnešus, tad nozīmē, ka ilgstošas ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes. Te mēs paņemam apskatīties darbspējīga vecuma vīriešus, pēdējais pieejamais kā 23.
un sadalījums arī pa vecumiem. Un var redzēt, ka 85% no jauniešiem viņam nebija nekāda ierobežojumu ikdienas aktivitātes, bet pirms pensijas vecuma no 55 līdz 64 gadiem jau puse norāda, ka viņam ir kaut kādi ierobežojumi stipri vai viegli, kas ierobežo ikdienas aktivitātes, tad nozīmē arī darbu. Tā, ja mēs apskatāmies to pašu radītāju, bet pēc ekonomiskas aktivitātes statusam, te var redzēt, ka strādājošiem 3/4 nav ierobežojumi, tas ir 75,9%, bet bezdarbniekiem jau vairāk tādi, kam ir tādas veselības problēmas, kas ilgst vismaz 6 mēnešus vai ilgāk. Arī pensionāriem un citam neaktīvam personam. Tā, tagad pieskarsimies pie tāda radītāja kā paredzamais mūža ilgums. Un paredzamais mūža ilgums ir tas gadu skaits, kādu vidēji nodzīvot attiecīgi gadu dzimušie, ja viņu turpmākās dzīves laika mirstības līmenis paliktu tāds pats, kāds bija dzimšanas gada. Un te var redzēt, ka 23. gada dzimuša bērna vidējais paredzamais mūža ilgums bija 75,5 gadi. Vīriešiem tas ir 70,4, bet sieviete pat 10 gadiem vairāk, 80,4. Un no visam Eiropas Savienības dalību valstīm viszemākais rādītājs bija Latvija un Bulgārija, tieši vīriešu paredzamā mūža ilguma. Pie jautājumiem, kas bija, varbūt beigas pieskarsimies par iemesliem, kāpēc tas paredzamais mūža ilgums pieaug līdz ar gadiem. To varbūt, kad pabeigsim, es varēšu atgriezties pie slaidiem un arī atbildēt uz jautājumiem. Tad saistītais rādītājs veselīga mūža gadiem. Te ir diezgan grūti redzēt, bet valstis, visas Eiropas valstis sakārtotas pēc veselīga dzīves apricināta veselīga dzīves gadu ilguma. Veselīgi nodzīvota gadu skaits norāda gadu skaitu, ko paredzēts nodzīvot veselīgi bez kaut kādiem funkcionēšanas ierobežojumiem, smagām slimībām, invaliditātes. Tā ir tā robeža, kad līdz tam var būt kaut kāda saslimšanas, bet tas neierobežo ikdienas aktivitātes un līdz ar to arī darbu. Bet jā, tā arī radītāja aprēķina no apsekojuma, no silka apsekojuma, no vairākiem jautājumiem, arī tiem pašiem, kas bija iepriekš par pašvērtējumu, veselības pašvērtējumu, par tiem ierobežojumiem, kas ilgst vairāk par 6 mēnešiem. Un var salīdzināt visas Eiropas valstis, jo tas apsekojums ietver vienāda metodoloģija visas Eiropas valstis. Un te arī var redzēt, ka Latvija tieši vīriešiem viszemākais veselīgo dzīves gadu ilgums, kas ir 53 gadi vīriešiem, bet sievietēm 55,4. Eiropā vidējais radītājs vīriešiem tas ir 62,4 gadi un sievietēm 62,8. Tā. Oficiālā statistikas portālā ir sadaļa dzimumu līdztiesībām, kur apskatīti dzimumu griezuma vairāki rādītāji, arī veselība. Tā kā, ja aiziet uz stat.gov.lv
saiti. Tur arī uzreiz var redzēt to dzimumlīdztiesības sadaļu, aiziet uz veselību. Šo informāciju var redzēt saites uz tabulām, uz arī analītiskais apraksts ir pieejams. Tā kā to visu var arī skatīties. Tā, tagad man prezentācija ir beigas vai ir jautājumi? Jā, vai dalībniekiem ir jautājumi? Ja jautājumi, lūdzu, paceliet roku, ja jums ir jautājumi. Ja nē, tad tā, nevienu roku pagaidām neredzu, tad man būtu jautājums uzreiz, varbūt tās, kamēr jums ir arī prezentācija ir uzlikta, tad 11. slaidā, vai jūs varētu izskaidrot, kāpēc līdz ar, jā, šajā slaidā, kāpēc līdz ar vecumu tas paredzamais mūža ilgums palielinās, jo it kā tieši vajadzētu būt otrādi, nu vismaz manā izpratnē tā šķiet, ka tā vajadzētu būt. Jā, tas tiek aprēķināts ņemot vērā bērnu un jauniešu lielu mirstību. Tad nozīmē, ja mēs skatāmies no 0 gadiem, tad, protams, ka bērniem visādas slimības, jauniešiem ekstremālie sporta veidi, un tāpēc, jo vairāk gadu, jo tas paredzamais mūža ilgums, tas mirstība ir zemākā, un tāpēc tas paredzamais mūža ilgums arī aug. Vai es pietiekuši skaidri to? Jā, paldies. Es skatos, Mārtiņam ir pacelta roka. Lūdzu, Mārtiņ. Jā, es arī gribēju uzdot vienu jautājumu. Paldies, Darja, par skaisto prezentāciju. Jā, varbūt, ka jūs aiziet uz to prezentācijas sadaļu, kur rakstiet, kādi tie cēloņi ir, jā. Un mani kā darba aizsardzības cilvēku vienmēr uztrauc tas skaistā sadaļa, kurā mēs rakstam par, bišķiņa augstāk, tur, kur vispārējā saslimšana. Nu, šajā gadījumā varbūt tas ir domāts vispārējais gadījums, jā? Jā, jo man, piemēram, darba aizsardzības speciālistam interesētu zināt, ar ko tad tas cilvēks slimo, jā? Jo tajā brīdī, kad viņam jau būs parādījusies arotslimība, jā, man jau ir bišķiņ par vēlu, jā? Un var jau būt kaut kādā savādākā formātā tas var parādīties, ja, jo pārsvarā jau cilvēki ļoti uztraucās, tā skaitā arī vīrieši pilnīgi normāli, jo viņam jāpelna tā naudiņa ir, ja, un ja viņš obligātajā veselības pārbaudē neiziet cauri, ja, tad viņš var to darbiņu zaudēt, ja, vai viņam vajag to, teiksim, ļoti radikāli pārkvalificēt savu amatu, ja. Vai, piemēram, varbūt Zalba kungs arī kaut ko tur papildinās tieši par šiem jautājumiem, vai, piemēram, mēs nevarētu šo vispārējo saslimšanu nedaudz, kā teikt, pataisīt vaļā, ja, un viņu varētu paskatīties, ja, kas tajā vispārējā saslimšanā vai vispārējā gadījumā mums ir. Jā, man komentāru nebūs par šo, jo te ir VSA dati, un cik es arī no savas pieredzes zinu, ka arī slimības lapa raksta vispārēju saslimšanu, bet kas tur slēpjas zem tā un kā ir ar likumdošanu vai jāraksta pilna diagnoze, to es nezinu, tad ģimenes ārsti vairāk varēs. Paldies! Tā, paldies. Ja jautājumu vairāk nav, tad šķiet, ka Jolanta Skrule mums palīdzēs atbildēt uz jautājumu, kas slēpjas zem termina vispārējais gadījums. Tāpēc es dotu vārdu tagad Jolantai, un Jolanta